Es esmu Gatis Didriksons, arhitekts. Jaunākais no Didriksona arhitekta dinastijas. Tēvs, māte, brālis, māsītes, visi mēs esam arhitekti. Arhitekts no kaula, kā man viens draugs teica. Man tiešām ļoti patīk tas, ko es daru. Šķiet, es atradu savu nodarbošanos, savu tādu lemto darbu. Kā cilvēkam, kā viņu neatslēgt no dabas vai kā viņu saglabāt saikni ar dabu. Tas ir viens no arhitektūras uzdevumiem, manuprāt, pie kā mēs mūsu projektēs ļoti rūpīgi strādājam. Un te mēs nonākam pie dienas gaismas. Dienas gaisma, tas ir dzīvesprieks. Un, ja cilvēks reiz tik daudz laika pavada iekštelpās, piemēram, no rīta, mēs zinām, cilvēks strādā birojos, no rīta pieceļās, aiziet līdz garāžai, iekāp savā mašīnā, aizbrauc līdz pazemes garāžai savā birojā, uziet augšā un visu dienu strādā. Vakarā viņš iesēžas savā mašīnā, aizbrauc līdz stāvietē tirdzniecības centrā vai kur, iet tirdzniecības centrā. Un tā sanāk, ja mēs panalizējam savu ikdienas gājumu, tad mēs droši vien būsim pārsteigti, cik maz mēs laika pavadām ārā. Runājot par stiklojumiem, stikls kļūst kā arhitektūras, modernās arhitektūras galvenām tādām sastāvdaļām, dēļ tā, ka tehnoloģiski ļoti attīstās. Stikla energoefektivitāte logiem ir pieaugusi 3, 4 un pat vairāk reizes. Un runājot par logiem, jumta logi ir loģiski, plakne, sliepā, saule tas ir arhitektūras līdzeklis, kur visvairāk var dabūt gaismu. Un ar jumta logiem man vislabākā pieredze ir izveidojusies Velux speciālistiem, ir vairāk objekti uztaisīti. Un jāsaka, ka šī sadarbība ir lieliska. Vispār viņi ir kompānija Velux, un viņi rīkotie pasākumi man personīgi ļoti daudz nozīmē manā attīstībā. Velux ir dienas gaismas bruņinieki, un es esmu viņa ordenī. mēs esam vienās rindās. Pieredzes Latvijā mums ir vairākos objektos, bet tas patīkamākais ir, ka tie risinājumi nav atrodami pat tajos viņu standarta katalogos, bet viņi ir iespējami. Ar viņu pieredzējušiem speciālistiem mums izdevies panākt to, lai šie uzstādījumi tiktu izpildīti, nepalikt tikai tādā ideja līmenī. Mēs esam ģimenes uzņēmums, un manuprāt, man tas ļoti simpatizē, ka šī kompānija ģimenes uzņēmums, priekš manis tā ir tāda garantija domāšana paudzēs, ilgtspējīga pieeja lietām, savam darbam. Un tas ir jūtams. Tas ir jūtams viņu attieksmē, kā viņi attīstās, kādi ir viņu mērķi, patiesie nodomi, kas ir jūtami, tie ir labi, ja tiešām ir cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanas virzienā. Tas nomierina, tas ir ļoti labi.